Katras radītās lietas pamatā ir sapnis, vīzija radīt labāku pasauli. Mūsdienu modernā sabiedrība pieprasa tādu ēku, ceļu, tiltu un dzīvojamo būvi attīstību, kas veidotu rītdienas pilsētas. Jau vairāk nekā 100 gadus visā pasaulē Cemex ir radījis risinājumus pat visprasīgākajiem celtniecības izaicinājumiem. Risinājumus, kas ir uzticami, efektīvi un videi draudzīgi, nu jau 10 gadus arī Latvijā. Cemex darbība Latvijā balstās uz stingrām pamatvērtībām, garantēt drošību, koncentrēties uz klientiem, tiekties uz izcilību, rīkoties godīgi un darboties kā vienotam Cemex. Well, through the acquisition of RMC, we acquired a plant in Latvia. And then looking at the market, we realized the expertise of cement production, the heritage of keeping promises to customers is here in Latvia. So we wanted to build on that. And we have built a world-class cement production company here in Latvia on the heritage that existed previously. Cementa ražošanas vēsture Latvijā aizsākās 19. gadsimta beigās, kad 1867. gadā darbību uzsāk akciju sabiedrība Schmidt, Rīgas cementa fabrika. Pateicoties ķīmiķa Rozenšteina atklājumam, ka Cieceres ezera bagātīgās kaļķakmens iegulas lieliski der cementa ražošanai, pagājušā gadsimta 20. gados sākās jauns laikmets Latvijas cementa rūpniecībā. 1936. gadā tika pieņemts lēmums par cementa fabrikas būvu Brocēnos. 1938. gada februārī būvdarbi ir pabeigti un tiek uzsākta cementa ražošana. Latvija no būvmateriālu importētājas kļūst par cementa eksportētāju valsti. Netālu no Saldus pie Cieceres un Brocēnu ezeriem atrodas lieli kaļķakmeņu un mālu krājumi. Lai viņus liederīgi izmantotu, ir uzbūvēta Broci cementa fabrika, modernākā pasaulē. Rūpnīca nemitīgi attīstās, tiek uzsākta šīfera ražošana, uzstādītas jaunas iekārtas. 1939. gada 31. maijā Brocēnu cementu fabriku apmeklē Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Kara laikā stipri cietusī rūpnīca tiek atjaunota un aktīvi turpina attīstīties arī padomju laikā. Taču darba ražīgums nereti tiek kāpināts uz darba drošības un vides piesārņojuma rēķina. Meksikā dibinātais globālais būvmateriāla ražošanas uzņēmums Cemex Latvijā ienāk 2005. gadā, iegādājoties Brocēnu rūpnīcu. 2007. gadā Cemex liek pamatakmeni Eiropā modernākās cementa rūpnīcas celtniecībai. Kopējās investīcijas šajā projektā sasniedz 290 miljonus eiro. Jaunā cementa ražotne atbilst pasaules vides aizsardzības standartiem. Skursteņi ar milzīgiem baltiem dūmiem, ar neziņu, kas no tā nāk ārā, ir mūsu sena pagātne. Jau vairākus gadus Latvijā ir skurstenis, kura dūmu vietā izplēna tikai tvaiks. Plant here in Brocēni is one of the most modern cement plants in Europe. The plant was built originally from the beginning to burn alternative fuels in order to substitute coal. This is also a very specific thing which is not very common in Europe, and we are one of the plants with the highest substitution rates. Or we can produce up to 4,000 tons per day, which is approximately similar to 4 big full trains of cement. Vecās Brocēnu cementa rūpnīcas jauda bija 600 000 tonu gadā. Savukārt jaunā cementa rūpnīca spēj saražot 1,6 miljonus tonu cementa gadā. 10 gadu laikā Cemex kļuvis par vadošo cementa, betona un minerālu materiālu ražotāju Latvijā. Betons ir viens no populārākajiem būvniecības materiāliem pasaulē. Vairāk nekā betons tiek izmantots tikai ūdens. Betona izgatavošana ir nepieciešams cements, tā ir betona galvenā sastāvdaļa. Un ar šo mēs varam to sastāvdaļu ražot pie mums Latvijā. Grūti iedomāties Latvijā kādu lielu būvniecības objektu, kurā nebūtu izmantots Cemex ražotais cements vai jau gala produkts betons. Un pie tādiem mēs, protams, varam minēt mūsu Gaismas pili, Nacionālo bibliotēku,
Lielvārdes lidostu, NATO, tāpat tās arī Rīgas lidostas rekonstrukcijas projekti. Nu, jau arī valsts mākslas muzejs tiek rekonstruēts, kurā tiek izmantot mūsu ražotais materiāls. Cemex piegādā produkciju ne tikai Latvijas klientiem, bet arī 6 eksportu tirgos – Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Krievijā un Baltkrievijā. Protams, ka mums ir jābūt tādam pašam produktam, kāda ražo Vācijā, un ja ne vēl labāks. Un tas bija tas mūsu izaicinājums, kad mēs iegājām Somijā, kuru klientus nācās pārslēgt no cementa piegādēm no Vācijas uz cementa piegādēm no Latvijas. Un viņiem, protams, bija pirmā neusticība, jo ko tad var saražot Latvijā, tādā bijušajā padomju valstī. Un, protams, ieraugot šo produktu un sākot viņu, protams, testēt un uzticoties, man jāsaka tagad, kad Somijas klienti ir tik apmierināti, ka mums pat bija viens gadījums, kad mēs viņiem mēģinājām piedāvāt vācu cementu, tad viņi teica, nē, mēs gribam palikt pie latviešu cementu. Cemex ir nozares inovators. 2014. gadā Cemex uzsāka valčbetona tehnoloģijas testēšanu betonceļa izbūvē Latvijā. Un 2015. gadā jau var iepazīstināt nozares ekspertus ar pirmo betona ceļa pilotprojektu Latvijā. Ja mēs runājam par ceļiem, tas ir jauns priekš Latvijas produkts, bet kas nav jauns produkts priekš citām valstīm, tas ir diezgan populārs Eiropā un Amerikā. Tas ir tā saucamais valčbetons vai ceļa betons. Tas bišķiņ savādāks produkts arī uz cementa bāzes, kas vairāk domāts, lai aizvietotu asfaltu, un bituma produktus priekš ceļa segumiem, ceļu un laukuma segumiem. Un šajā materiālā tiek izmantoti tikai vietējais izcelsmes produkti, vietējais šķembas un Latvijā ražots cements, ar šo aizvietojot importētus produktus, kurus tradicionāli izmanto asfalta ražošanai. Uzņēmums ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā, darba devējs vairāk nekā 300 darbiniekiem. The quality of our employees is very good. We obviously offer a lot of training and a lot of support, but one of the things that is very true about Latvia is that the people are very competent, very experienced and very willing to learn and adopt new ideas. So Cemex in Latvia has a very strong team, and these strong individuals are also sharing their ideas across the Cemex world. 2007. gadā dibinātais Cemex iespēju fonds 8 gadu laikā atbalstīs vairākus simtus vietējās kopienas attīstības projektus Saldus un Brocēnu novadā par kopējo summu vairāk nekā 360 000 eiro. Ģimenes vērtībā ir tas, kad mēs esam brocēnieki, mēs ražojam cementu un cements ir mūsu asinīs. In Cemex, ensuring safety is the #1 priority. In Cemex, we believe that everybody has the right to return home at the end of their shift safely to their families in the way that they arrived to work. Ensuring safety is in the company DNA of Cemex globally, but it's also in our individual DNA. We have the responsibility to look after ourselves and our colleagues to ensure that all of us can return home safely at the end of the day. Pasaule attīstās. Mūsu klienti saskaras ar lieliem izaicinājumiem. Cemex's mission in Latvia is very consistent with the Cemex's mission globally, which is about building a better future. To build a better future, you have to take a long-term view. You have to act consistently and with integrity. You have to adopt new ideas, listen to our customers and support our employees. So our mission in Latvia is to help build a better future for Latvia.